Dati ir zelts, ja tu proti viņus izmantot. Tas esmu tas cilvēks, kas palīdzēs izveidot mašīnu apmācības algoritmu, kas iznīcinās pasauli. Bija ļoti daudz matemātika pirmajā gadā. Kaut kā mašīnu mācīšanās, ja speciālists cienās pilsētā varētu aiziet uz lekcijām. Piemēram, eksistē cilvēks, viņš kaut ko dara, un viņš dabiski vienkārši ģenerē kaut kādu veidu datus. Es tajā laikā taisīju mašīnu mācīšanās modeli, kas nolasīja emocijas. Man patīk radīt. Man nereāli patīk radīt disciplīnu. Disciplīna ir tā kā galvenā lieta, kas cilvēkiem vispār ir nepieciešama. Ja tu strādā ar datiem, strādā ar mašīnu mācīšanu, bloķēdi, tur ir ļoti daudz matemātikas, bet ja tu nepadosies, protams, tu iegūsi dažādu pieredzi un dažādas zināšanas. Cilvēki, kuri apgūs viņu un līdz galam sapratīs, kā viņu izmantot funkcionāli, viņi būs daudz produktīvāk savā darbā. Šoreiz pie mums Atkadē IT studijā viesojas Kristofers Volkovs. Kristofers ir daudzpusīgs profesionāls, jo viņš strādā gan kā fullstack izstrādātājs, gan kā datu zinātnieks un mašīnu mācīšanās eksperts. Šobrīd viņš izstrādā matemātiskus modeļus, balstoties uz kriptovalūtu datu analīzi kompānijā Blockwiz, kas nodarbojas ar inovatīvu risinājumu izstrādi, blokķēžu un decentralizēto finanšu jomā. Mums atklās savu ceļu IT pasaulē, viņš padalīsies ar to, kā viņš nokļuva datzinātnē un mašīnu mācīšanā. Pie tam viņam ir maģistra grāds datorzinātnēs. Brīvajā laikā Kristofers piedalās dažādos pasākumos un mītapos. Ceļo, zīmē, spēlē galdspēles ar draugiem un uztur izcilu fizisko formu. Metamies iekšā un kodējam vaļā šo profesiju. Čau! Man prieks tevi satikt pie mums šeit Liepājā studijā un parunāsim par datiem, jo tie taču ir jaunais zelts, vai ne? Jā, protams. Sveika, tas paldies, ka tu uzaicināji. Dati ir zelts, ja tu proti viņus izmantot. Tieši tā. Un tā arī ir šodienas tematika. Pastāst pats ar saviem vārdiem, kas ir tas, ko tu dari? Tas, ko es daru, vispārīgi tieši tagad esmu Liepājā un ar savu ģimeni svinu svētkus. Bet vispārīgi tas, ko es daru, man sevi patīk saukt par programmatūras izstrādātāju. Esmu tāda plašā mēroga programmatūras izstrādātājs, esmu daudz dažādas lietas darījis. Es esmu nodarbojies ar full stack developmentu, tas ir viss vairāk, bet tad esmu arī pieskāries tur telefona aplikācijām, esmu tādām smagākām domēnām kā mašīnu mācīšanās un blokķēde. Tam arī esmu pieskāries, tur viss kaut kādi daudz dažādi dati, kur tu vari vākt, kaut ko taisīt kopā, un tas ir trakums pats par sevi. Bet, manuprāt, mans foršākais tituls, ko man patīk cilvēkiem stāstīt, ir tas, ka es esmu tas cilvēks, kas palīdzēs izveidot mašīnu apmācības algoritmu, kas iznīcinās pasauli. Wow. Tas ir tāds jauns, interesants introduction, kas runā cilvēkiem. Mums vajadzēs tajā ielūkoties vairāk, jo tas novada pie nākamā jautājuma, kāda izskatās tava ikdiena. Tu uzvelc tādu ļaunā dakterā mētelīti un ej un raksta kodu, kurš iznīcinās visu. Tieši tā. Es pieceļos, es paņemu sabužinu savus matus, uzvelku savus brilles, piepūšanu nedaudz balto krāsiņu, uzvelku savu balto mēteli, nosēžos pie datora un klibinu savu klaviatūru. Bet nedaudz nopietnāks nots. Tas, kāda man darba ikdiena izskatās, esmu cilvēks, kas strādā no mājām. Es strādāju galvenokārt tikai attālināti. Lai gan es esmu gan ofisā strādājis, gan attālināti. Tagad esmu vairāk, dažus mēnešus tikai attālināti strādājis. Un man darba diena izstāsta tā, ka es arī pamostos. Es izdaru savu rīta rituālu, uztaisu savu tēju, es atveru savu datoru. Es ceļos relatīvi agri, tas ir kaut kādiem 8, 7:30. Pirmā tikšanās ir 10. Tā kā es pieceļos, es izdaru kaut kādas savas lietiņas. Man ir dažādi savu projektu, ko es tur bīdu un kustinu. Tad ir pirmais mītings, tad ir atkusīja darba dienu, kuras vienkārši pavadu tādās 4 sieniņās. Pusdienas pa vidu, vakariņas vakarā un vakarā bieži vien ir treniņzāle.
Vai arī kaut kādas lekcijas vai seminārs, kas Rīgā ir. Tā kā tāda vienkārša, parasta, bet tāda ir apmēram mana ikdiena. Nav tas garais brauciens uz ofisu, kas man galīgi nepietrūkst. Kā tu izveidoji tik dažādu karjeru? Jo liekas, burtiski tam visam ir centrālais punkts dati, bet tur ir mākslīgais intelekts, mašīnu mācīšanās, tur ir blokķēdes šobrīd, tur ir vēl vis kaut kas. Kā tu būvēji savu karjeru? Karjeras būvēšana, viņa nāca ļoti lēnām un pakāpeniski. Es joprojām neesmu, protams, beidzis viņu būvēt. Es esmu ļoti jauns un man ļoti daudz vēl priekšā ir. Bet tas, kā es to visu sāku, tur bija galvenokārt viens lēmums. Tas lēmums bija, kad es pabeidzu vidusskolu un es sāku izvēlēties, kur es studēšu. Un bija dažas opcijas pieejamas, tā kā es nāku no Liepājas. Pirmā opcija, protams, izskatīja Rīgu, bet tad es sapratu, ka es Rīgā negribu, jo tur būtu ļoti sarežģīti, ļoti grūti izdzīvot. Bet mans draugs gāja uz Ventspils augstskolu, un viņš teica, hei, pasties, kur ir tā kā datorzinātņu programma. Un bija tāds, ok. Bet tajā pašā laikā man arī patika zīmēt. Un bija jautājums, tā kā, vai es gribu būt mākslinieks, vai es gribu kaut ko darīt ar datoriem un IT. Un tā kā es sapratu, ka es negribu gluži nomirt no bāda, es izvēlējos IT. Tas bija tas pirmais lēmums, kas bija mans pirmais spēriens IT. Tad es aizgāju uz Ventspils augstskolu, tur pamazām sāku mācīties. Bija ļoti daudz matemātika pirmajā gadā. Bet tas bija ļoti labi un ļoti noderīgi, viennozīmīgi. Jo īpaši tā kā es strādāju ar datiem un matemātiku un mašīnu mācīšanos un visām tādām lietām. Bet es sāku ar to, ka es sāku ar kaut ko. Tas ir pirmās lietas, ko es varēju dabūt, ir kaut kāds full stacks, Man pirmā darba pieredze bija, es biju tā kā front-end izstrādātājs. Es strādāju ar Reactu, tur komponentus tur taisīju, tur mans draugs dabūja manu darbu, un tad es tur taisīju komponentus, es tur kaut ko daudzīju savu galvu pret ķieģeļu sienu, bet es neko nevarēju saprast. Bet tas bija process. Bet es kaut ko pamēģināju, sapratu, ka frontends, viņš bija pārāk vienkārši priekš manis. Tad es aizgāju vairāk uz backendu. Backend bija interesants, bet tad man bija tāds, tu pārāk mans spriedzi ir, es varētu pamēģināt kaut ko interesantāku, kaut kā mašīnu mācīšanās, ja un speciālists cienās pilsētā varētu aiziet uz lekcijām. Es aizēju, pamēģinu mašīnu mācīšanos, sapratu, ka esmu galīgi tups, bet es varu ļoti intensīvi strādāt, un to es arī darīju. Es vienkārši ļoti, ļoti daudz strādāju, ļoti, ļoti daudz mācījos. Iemācījos kaut ko mašīnu mācīšanos, aizgāju citu kompāniju, tad es sapratu, ka tas ir. Man vajag nedaudz vairāk pamatus datos un viņu apstrādē un matemātikā. Tad es aizgāju uz citu darbu vietu, kur es tagad esmu. Sāku strādāt ar blokķēdēm. Man ir ļoti, ļoti foršs boss. Viņš māk ļoti daudz lietas par matemātiku un visu kaut kādām lietām. Un viņš man bieži vien vienkārši ir tikšanās, kur viņš man stāsta par šito matemātisku konceptu. Man vienkārši smadzenes pilns, tā kā katpeļu biezenītes maziņš. Es eju vairāk uz datiem, jo tas man šķiet nedaudz vairāk interesantāk. Tas bija tāds lielāks stāsts par to. Vai tu vari nedaudz vairāk pastāstīt, kas ir tieši tas, ko tu šobrīd dari, par to karjeras virzienu, kurā tu šobrīd esi? Karjeras virzienu, kurā es tagad esmu? Jo man liekas, ka cilvēki varbūt nesaprot, ir dati un ir tāds blokķēdes. Kas ir, varbūt izskaidro kā piektsklasniekam, burtiski, kas ir tas, ko tu dari, jo tas viss ir nenormāli aktuāli, bet tai pašā laikā tas ir diezgan, varbūt cilvēkam parastiem netik saprotam, dati, ko ar viņiem? Kāpēc vispār? Jā. Esmu saticis daudz dažādus cilvēkus, esmu runājis ar daudziem dažādiem cilvēkiem. Viņiem ļoti interesanti viedokļi gan par blokķēdi, gan par mašīnu mācīšanos. Par datiem, tos, kāpēc viņus vajag. Tu vari, kad tu skaties uz pasauli, piemēram, eksistē cilvēks, viņš kaut ko dara, un viņš dabiski vienkārši ģenerē kaut kādu veidu datus.
no rīta piecelies, cik daudz tu tasītē tēju ielai, kad tu tēju uztaisīji, piemēram, kad tu ēd pusdienas, kad tu skatījies šito, kad skatījies to. Un mēs visi ģenerējam šo lielo apjomu ar datiem, un ja šo lielo apjomu ar datiem savāc, uz viņiem var balstīt ļoti daudz dažādas sistēmas un ļoti daudz dažādas lietas. Piemēram, ja mēs ikdienā, mēs lielākā daļa cilvēku ikdienā izmanto Facebook, un viņi ļoti advancēti un ļoti daudz dara lietas ar datiem. Un viens no biežākajiem piemēriem, ko arī stāsta par datiem, ir reklāmas. Ne? Un tas, kā vispār reklāmas strādā, ir tavā kad tu ej Facebookā, tu skaties dažādām tēmām, un tās visas tēmas, kurām tu seko, kuras tu laiku uzspied, viņš saglabājas Facebookā tajā datu bāzītē. Un tad datu zinātnieks vai datu analītiķis, viņš paņem tos datus, viņš viņus paņem sakārto tādos vektoros vairākos, un viņš iebāž iekšā viņu tādā izklājlapā. Katrs šis cilvēks ir viens punktiņš. Viens punktiņš, viņš apraksta visas, kas viņam patīk, ko viņš dara, kā viņš to dara. Un šos punktiņus var kaut kā sagrupēt. Un tie cilvēki, kuri ir vienā grupiņā, viņiem ir diezgan līdzīgas intereses. Un tiem, kuriem ir līdzīgas intereses, tajiem noteikti patiks tās pašas lietas. Ja viņiem patiks tās pašas lietas, tad noteikti viņiem var dot viens un tās pašas reklāmas. Un tas ir tikai viens piemērs, ko tu vari ar datiem darīt. Nesen, ko es darīju, tas vispār bija mans maģistra darba. Es neesmu daudz runājis cilvēkiem par maģistra darbu, viņš bija ļoti sarežģīts. Bet man maģistra darba tēma bija saistīta ar to, es faktiski taisīju optimizāciju. Un tas, ko es darīju, ir, man kompānija izstrādā decentralizētu biržu priekš blokķēdes, priekš kriptovalūtām. Ja. Un decentralizētas biržas, viņas strādā uz matemātiskā tādā modeļa, kā tu iedod vienu žetonu, un viņš apmaina pret kaut kādu daudzumu citu žetonu. Un tur ir ļoti sarežģīta matemātika augšā. Tāpēc, tur ir visu kaut kādi parametri un vēl kas. Bet lai šis matemātiskais modelis strādā, ko man darbā boss izstrādāja, galvenokārt viņam tur bija palīdzība no citām pusēm arī, bet, lai šis modelis strādātu, viņam vajadzēja datus no visām pieejamām kriptovalūtām, visu kriptovalūtu pāriem, un viņi ir ļoti daudz. Man bija jāsavāc visi šie dati, viņi kaut kā jāapstrādā matemātiski, man bija jāizveido matemātisks modelis, un tad jāpaņem, un šis lielais datu daudzums jāpadara pa maziņiem datiņiem. Un tad šos mazo datu tādu kastīti, tu vari augšuplādēt blokķēdē, viņi tur dzīvo, jo mazāk datu, jo lētāk tas izmaksā, jo tu nevari visu tos milzīgo datu daudzumu ar blokķēžu kriptovalūtām augšuplādēt. Un tad šis matemātiskais modelis strādā, tā ir optimizācija, un tad šī kriptovalūtu birža vispār arī var eksistēt. Tas bija tāds sarežģītāka lieta, bet tas arī ir tāds piemērs, ko tu vari veikt ar datiem. Bet tas ir vairāk matemātisks modelis uz datiem. Bet ir vesela čupa dažādu aplikāciju, ko tu vari taisīt, balsoties uz datiem. Okay. Kaut kā tā. Tad pastāst vēl varbūt arī, cik svarīgi ir komunikācija un darbs komandā, jo tu strādā no mājām, bet kā ir vai tu nejūties tā kā ārpus viss tā notiekošā, vai tu esi digitālajā vidē ļoti dziļi iekšā komandas darbā, kā ir ar to? Ar to? Tur ir dažādi, tā kā, ja tu strādā, atkarībā cik liela ir komanda, right? Ja tev ir, piemēram, 5-6 cilvēku komanda, tad komunikācija ir svarīga, tāpēc, ja tev ir jānokomunicē, kas pie kā strādā, ko jūs katru dienu ko jūs darat. Viena ļoti svarīga lieta ir nokomunicēt, vai kāds kaut ko bloķē. Tā kā, ir cilvēks, kas strādā pie frontenda, cilvēks, kas strādā pie backenda,
Un, piemēram, ja backend cilvēks neveic kaut kādas izmaiņas, tad frontend cilvēks nevar nemaz sākt strādāt. Un tev ir jāmāk šis viss nokomunicēt un saskaņot. Ja tu to neizdari, tad tas darbs ilgs, cilvēkiem nav ko darīt, un ja viņiem nav ko darīt, tad viss ir slikti. Tādās komandās komunikācija ir ļoti svarīga. Katrai komandai var būt savs komunikācija veids. Mana komanda piekopīja. Tas arī ne tikai komunikācija, bet darba veids, kas ir agile. Mēs pēc Scrum vairāk vadamies. Mums katru dienu ir stand-up, tur mēs retrospektu dažreiz uztaisam, un tur sprint plannings, un viss tas tenīt iekšā. Tur ir diezgan daudz komunikācija. Bet tajā pašā laikā es esmu strādājis kompānijās, kur ir bijuši ļoti maz cilvēki. Piemēram, kad es strādāju tikai kā mašīnu mācīšanās zinātnieks kompānijā ASIP Evalda. Tur man sanāca tā, ka es galvenokārt strādāju viens pats. Es strādāju, un es tajā laikā taisīju mašīnu mācīšanās modeli, kas nolasīja emocijas no audio. Un man galvenokārt bija jāvāc dati vienam pašam, man bija jāsaka pie dažiem skriptiem, tad man bija jāapmāca tas modelis, jāvāc reporti, jāskatās, kā viņš strādā, kā jāapmāca viņš. Un šis darbs galvenokārt man bija vienam pašam. Un tur komunikācija bija tik daudz, cik es varēju pats ar sevi parunāt, un cik man vajadzēja Evaldam nodot, cik esmu izdarījis. So man šķiet, ka, ja tu ej vairāk to zinātnisko ceļu, kas ir strādāt ar datiem, vai matemātiku, vai tam līdzīgas lietas, tad komunikācija bieži vien daudz vairāk izpaliek. Ja tu esi vairāk strādā vairāk kā indivīds, nevis kā komandas biedrs. Bet, ja tu ej vairāk uz kaut kādiem milzīgām aplikācijām, tur full stack aplikācijas, tur vienmēr būs kaut kāda veida komanda, un tev jāmāk sazināties cilvēkiem. Izņemot, tu esi freelancers, protams. Tad tev jāmāk sazināties ar klientu vienkārši. Tieši tā. Saņem mākslu, ja godīgi. Kas ir šobrīd lielākais izaicinājums tavā karjerā? Jo klausoties tajā visu, ko tu esi pamēģinājis darīt un ko tu arī šobrīd dari, tas ir visas ir izaicinošas nozars. Katrā ir, kur rakt dziļumā, bet šobrīd tajā, ko tu dari, kas tev šķiet visizaicinošākais? Izaicinošākais ir daudz lietas, ko es tagad daru, mācos. Lai gan viņš ir izaicinošs, tās vienkārši daļa no lietām, ko es daru un ko es attīstu. Bet viens ļoti liels izaicinājums, kas man tagad dzīvē ir, es mēģinu attīstīt savu kompāniju. Viņu vēl nevar saukt par kompāniju, tā ir ideja. Es cenšos attīstīt ideju, bet mans gala mērķis ir kļūt par cilvēku, kas ir vienkārši savs boss. Man ir sava kompānija, kuras vadu, taisu foršas lietas un attīstu. Bet specifiski tas, ko es tagad daru un attīstu, ir tāda neliela ideja. Es to stāstīju, ka es mašīnu mācīšanos un viņš to cenu. Tagad vēl viena jauna nozara. Es tagad eju elektrokompāniju nozarē iekšā. Tāpēc man vienmēr jautri. Bet es mēģinu attīstīt tādu nelielu ideju, kur man ir daži draugi. Mēs cenšamies izveidot platformu, kas būtu kaut kas līdzīgs crowdfundingam, kur cilvēki varētu investēt savu naudu. Mēs paņemtu šīs investīcijas un uztaisītu, piemēram, kaut kādus solāros paneļus vai gaisa vēja turbīnas vai bateriju parciņus. Un attiecīgi, ka viņi tiktu uztaisīti tiem cilvēkiem, kas investē, viņiem piederētu kaut kāda daļa ar šo objektu. Un attiecīgi viņš kaut kādā veidā ģenerētu naudu, bet cilvēki varētu dabūt atpakaļ gan enerģijas vērtībā šo investīciju, gan vienkārši monetārā. Tā kā viņi varētu vai nu elektrību, vai nu naudu dabūt atpakaļ. Un tagad šis ir tas galvenais izaicinājums, ko es pagaidām bīdu uz priekšu. Tā vispārīgi es eju apakaļ uz frontend frameworkiem, es skatos, kas tur jauns tajā pasaulē notiek.
Šodien pēc dažām dienām es arī paņēmu un uzblēzu nelielu mājaslapiņu. Var iečakot, viņa ir POOWER, power.io. Tur nekas baigi daudz tagad nav, izņemot tāds neliels logo, bet viņi eksistē. Tas ir tas izaicinājums tagad. Jā. Okay, es saprotu. Tātad tu izvēlējies visas vissarežģītākās nozares un tur ej iekšā un dari. Jā, tādā ziņā. Kāpēc nepiešķirt savai dzīvē nenaudu spriedzi? Jo īpaši, kamēr tu esi jauns. Lielākā daļa manām smadzeņu šūniņām ļoti labi strādā, es varu lietas atcerēties. Un, nekad nav garlaicīgi arī. Jo man personīgi galīgi nepatīk tas dzīves stils, kad tu vienkārši pamosties, tu tieši zini, ko tu darīsi, tu zini, kā tu to darīsi, un tad tu to izdari, un tad tu aizēji gulēt, un tev atkal rinds un repeat katru dienu ir. Man patīk tāda izaicinājuma un mainīgums savā dzīvē. Man ir sajūta, ka tu atbildēji uz manu nākamo jautājumu par to, kur ir kaifs, vai arī kur ir kaifs tajā pašā darbā ar datiem, vai kaifs būvējot savu topošo uzņēmumu. Kur kaifs, kas tev liek, tie ir tie izaicinājumi, ko tu teici? Man patīk radīt. Man nereāli patīk radīt. Esmu ļoti radošs cilvēks. Kā es teicu, man iepriekš patika zīmēt. Man bija tā izvēle starp zīmēšanu, mākslu un to pašu IT. Un IT es galvenais izvēlējos, viens tāpēc, jo tas būtu normāls karjeras opcija. Bet es par to nemaz neiedomājos, bet IT ir arī tāds ļoti, ļoti labs outlets priekš kreativitātes. Jo tu vari ļoti daudz lietas būvēt un taisīt, un viņas eksistē. Tu, piemēram, tu atver savu datoru, tu uzraksti kaut kādu mājaslapu, un viņi atverās, un tu esi to taisījis. Viņi tur ir. Vai nu tu pašu to mājaslapu taisīji, vai tur kaut kāds modelīts apakšā, ir kaut kāda matemātika, vai tie paši dizaini, vai ne? Man dizainiskās prasmes arī ļoti noderējuši manā dzīvē. Man nereāli patīk radīt un taisīt, un man ļoti liels prieks, ka kaut kas vispār, kaut kas uzstājas, eksistē, un tad viņš tāds, es varu viņam pieskarties. Vai ne? Tas ir tiešām kaitīgi. Jā, man tas nereāli patīk. Okay, mēs jau nedaudz pieskārāmies prasmēm. Tu minēji kaut kādas galvenās prasmes, bet pastāst varbūt vairāk par to, kas priekš tevīm, ko tu esi identificējis priekš sevīm, kas ir bijušas galvenās prasmes, kas šobrīd tevi atbalsta tik dažādu lietu apguvē, vai ir kaut kādi core skills vai kaut kādas pamatlietas, bez kurām nebūtu šis viss iespējams, ko tu esi jau apguvis? Core skills. Es nezinu, vai tie ir vairāk skills vai tās ir vērtības personīgās. Jo praktiski tu vari jau kādu veidu skillu apgūt. Ja tu sev iedos pietiekami daudz laiku un pietiekami daudz pacietību, tu varētu kļūt par neirologu tikai no YouTube video, ja tu ļoti vēlētos un visiem resursiem, kas pieejami Google. Un pētījumiem, protams. Bet tā galvenā lieta, kas cilvēkiem ir nepieciešama, ir pacietība. Ja tu vari būt pacietīgs un tur kaut ko darīt, good stuff. Un otra lieta ir spēja sev piespiest darīt grūtas lietas. Disciplīna. Disciplīna ir galvenā lieta, kas cilvēkiem vispār ir nepieciešama, un es runāju cilvēkiem, tā viņiem diezgan bieži nav, vai vismaz ļoti slikta. Disciplīna, pacietība. Ja tev šīs divas lietas būs savā dzīvē, tad tu jebkurā sfērā, kur tu izvēlies, kurā doties, tev tas izdosies. Bet arī ir trešā lieta, man šķiet, ka būtu trešā lieta būtu nepadoties. Spēja nepadoties, kad tev kaut kas nesanāk. Tu vari sev disciplinēt, bet jautājums, vai tu vari katru dienu piecelties, un jau ir 10. diena, kad tu kaut ko centies izdarīt, un tev nekas nesanāk. Jautājums, vai tu vari izdarīt to 10., 11. un tad 12. dienu tieši tāpatās. Tā ir tā
tās 3, manuprāt, lielās lietas, kas ir ļoti nepieciešamas. Tad varēs paveikt visu. Būs tā kā super cilvēks. Bet tas bija tā vairāk par cilvēku filozofiju un tādām lietām. Bet man liekas, ka tas ir arī tas svarīgākais. Kad tās prasmes nāk pēc tam, vispirms nāk visas tās lietas un tā neatlaidība un tad jau nozara varbūt pat diktē savas prasmes. Un kā tu varbūt skaties uz karjeru kā tādu, jo ir ļoti plašs tas range, tas virzieni. Jā. Un ir cilvēki, kas fokusējās, es tagad taisīšu mājaslapas, un tad es viņas taisīšu advancētāks un vēl labāks, un tad es taisīšu platformas, kas arī ir mājaslapas. Bet tu burtiski lec pa ārkārtēji sarežģītām nozarēm, kur ir dati un mākslīgais intelekts un vēl elektronika un vēl savu uzņēmumu būvēšana, kas arī ir pietiekami izaicinoša disciplīna. Kā tu skaties uz karjeru, vai CV vispār ir nozīme, vai izglītība ir nozīme, kā tu būvē vai kā tu strukturē karjeru, vai tu to vispār nedomā un vienkārši klausi, kur tev gribās radīt un būvēt? Personīgi es vienkārši vados pēc emocijām. Pēc emocijām, pēc iespējām. Es vienkārši skatos, klausos, kas man apkārt ir, kādi man cilvēki ir, ko viņi vēlās. Jo viens pats es varu sēdēt mājās 10 gadus, mēģināt kaut ko taisīt, un varbūt kaut ko uztaisīšu, palaidīšu pasaulē, varbūt kaut kas nostrādās. Bet tajā pašā laikā, ja man cilvēki ir apkārt, kur ir kaut kādās specifiskās vietās ieinteresēti, un es viņiem tā kā sadraudzējos, mēs tā kā sataisam komandu, mēs strādājam pie tā 2 gadus, mēs kaut ko uztaisam un to pašu, ko es varēju darīt 10 gados. Galvenokārt, es skatos pēc iespējām, es skatos pēc to, kas man patīk. Tā kā, ja man kaut kas paliek, es negribētu teikt tā kā garlaicīgs, jo jebkurā no šādām nozarēm, ko esmu strādājis, bijušas ļoti interesantas lietas. Vienkārši es pamatā vienkārši mēģinu attīstīt arī vienkārši savas pamatu matemātikas zināšanas bieži vien. Jo, es pabeidzu augstskolu, man bija daži darbi līdz tagad, kurus esmu gājis. Bet, ja tu strādā ar datiem, ja strādā ar mašīnu mācīšanos, blokķēdi, tur ir ļoti daudz matemātika, dažādu veidu matemātika un dažādu veidu zināšanas. Tāpēc arī es izmantoju šo profesionālo ceļu, lai vienkārši attīstītu dažādas lietas, ko es nezinu. Jo, piemēram, kad es strādāju strādāju pie mašīnu mācīšanās, sapratu, ka man bišķi pieklibo tā matemātika, man pieklibo vispār pamatzināšanas par kaut kādiem mazākiem mašīnu mācīšanās algoritmiem. Tad es aizgāju uz citu kompāniju, un tagad par to vairāk mācījos. Un tagad man nedaudz atkal sāk interesēt pašu mašīnu mācīšanās un skatīties, kas tur notiek. Tāpēc jau tagad mašīnu mācīšanās, generatīvā AI, viņš arī vienkārši uzsprādzis. Viņš visur eksistē. Karjeru es būvēju pamazām, atkarībā kā man patīk, kādas man opcijas ir apkārt. Un tās vienkārši es lēnām eju uz priekšu un skatos, kas man notiek. Es neplānoju ļoti tālu uz priekšu. Jo man šķiet, ka tas neiespējami tik tālu, tā kā izplānot, piemēram, 3 cilvēkiem ir kaut kāds, nezinu, 5 gadu plāns. Tas tā kā man nav nejausmas, kas būs pēc 5 gadiem. Es ļoti haotiski kustos, bet tajā pašā laikā man ir interesanti. Man daudz kas apkārt notiek, un tas ir pietiekami labi priekš manis. Ok. Ja, piemēram, kāds klausās, pats superīgs džeks, gribās tieši tāpat bliest, un cilvēks vienkārši nezina, ar ko sākt. Arī varbūt jūt sevī to potenciālu, tās spējas. Kam būtu jābūt cilvēkam CV, lai veidot līdzīgu karjeru kā tu? Kas viņam būtu jābūt CV? Tur ir jautājums, cik šis cilvēks vecs ir. Ja viņš ir, piemēram, viņš kaut kādā vidusskolā, varbūt pamatskolā ļoti agri saprat, kad viņš grib kaut ko taisīt. Tur tā vienkārši aiziet pie kaut kāda skolotāja. Vislabāk no kaut kāda IT skolotāja, vai atrodi kaut kādu draugu, kas nodarbojas, vai skatās kaut ko ar IT. Jūs sākat kaut ko ķibināt kopā. Kad jūs kaut ko sākat darīt. Tas ir, ja tu esi tur tev tā kā CV galīgi aktuāls joprojām nav. Bet tagad tu sāc palikt
vecāks, man šķiet, ka pirmais svarīgais lēmums ir augstskolas lēmums. Jo tā kā dzīvē galvenā lieta, kas ir vissvarīgākā, ir saprast, kādas tev iespējas ir apkārt. Un tās, kādas tev iespējas apkārt, ir arī vispār diktēs, kāda tev būs karjera un kāds tev būs CV. Ja tu būsi ļoti stūrgalvīgs, ka tu gribi šito ten vienu lietu, un tu nekur citur nedosies, tu sēdēs mājās, un tev vajag šo vienu lietu, varbūt tev paveiksies, varbūt nepaveiksies. Bet galvenokārt mans ieteikums būtu vienkārši apstīties apmēram virzienus, kur tu vēlies doties, ja tu neko pilnībā nezini par to filmu. Nosties kaut kādu 1-2 YouTube video. Saprot, ka web developments ir pat vieglākā lieta, kurā tu vari iekāpt, un tad pamēģini vienkārši, piemēram, frontendu. Tas bija mans pirmais, ko es pamēģināju. Pamēģini frontendu, pamēģini backendu nedaudz, kaut kas ārā, kaut kas nestrādā. Un tad no turienes, ka tev būs jau nedaudz lielāks kontekstiņš, tu skaties nākošo lietu. Un tu jau esi pamēģinājis frontendu un backendu, to tu vari ielikt savā CV. Tā jau ir pieredze. Tu esi kaut kāda programmēšana, kaut kāda algoritma, kaut kas nedaudz. Okay? Tu esi to dabūjis, tu paskaties, varbūt kaut ko advancētāk, nezinu, tur būtu sysadmins, pamēģini būt sysadmins, nav priekš tevis. Pamēģini būt tā kā mašīnu mācīšanās eksperts, zinātnieks, varbūt tas nav priekš tevis. Un, es nezinu, es vienmēr esmu tā nedaudz tā kā dzigzagojies apkārt un skatījies, kas notiek. Jo IT ir ļoti pateicīga tādā ziņā, ka jebkādu lomu, ko tu uzņemsies, viņa tev viennozīmīgi noderēs arī nākotnē. Pat ja tev liekas, ka tas viens React frameworks, ko tu mācījies kaut 3 gadus atpakaļ, tev galīgi nenoderēs pēc vēl 5 gadiem, bet, dažreiz tu pēc 2 gadiem saproti, ka man vajag arī atkal to frontend kaut ko pabakstīt, apskatīties. Vai mans darba devējs paņem un pasaka man, rekur šis viens čalītis palīdz viņam ar frontend vai kas tam līdzīgs. Un tāds, man ir tas skills. Es to varu izdarīt. Un galā pats priekš sevis var uztaisīt, ja vajag. Jā, gatavs ir. Jā. Tāpēc, ja tu skaties uz manu CV, ja tu gribi tieši tādu pašu ceļu, līdzīgu ceļu, kā es esmu darījis, ja tu gribi tieši uz datiem iet, ej uz augstskolu, mācies datorzinātnes. Tā būs viena no pirmajām lietām, jo tur tu dabūsi to matemātikas bāzi. Tu vari matemātikas bāzi dabūt mācoties pats mājās, protams, bet augstskola būs tā pirmā vieta un lieta, kur tev iemācīs nedaudz vairāk, nedaudz pielietot. Tur būs cilvēki apkārt, kur tu varēsi iet un prasīt jautājumus un lietas. Un otrais solis būtu saprast, ja tu ej uz datiem, tas būs nišs. Tā būs tāda nišs lieta. Tā kā būs ļoti grūti dabūt darbu, ja tev ir maz pieredze. Tā vienkārši ir, jo tev vairāk pieredze, jebkuram IT speciālistam jau vairāk pieredze, jo tu vieglāk varēsi dabūt darbu. Bet jo īpaši datiem, mašīnu mācīšanos, tas ir vairāk tāds cutting edge stuff. Ja tu aizies kaut kādām daudzām kompānijām šeit Latvijā, viņiem vispār nav nemaz datu speciālisti un tādas lietas. Ja tu aizies kaut tādu kompāniju un tu būsi jauns pipariņš tikko no augstskolas, tu iemācies nedaudz matemātiku, būs ļoti grūti. Bet, ja tu nepadosies, protams, tu iegūsi dažādu pieredzi un dažādas zināšanas. Okay. Un kas varbūt ir tās tendences, kas šobrīd tu jau minēji ģeneratīvo mākslīgo intelektu, kas ir vienkārši super, wow, viss notiek, aiziet, jau gadu mums šī tehnoloģija ir pieejama tādai plašākai publikai. Ko tu saskati kā tendences, kas ir tie virziens, kurus pavērot, ja ir doma iet datos iekšā, sākt viņus analizēt, strādāt ar viņiem mašīnu, visāds AI lietiņas, tad ko tu redzi, kas ir tas go-to vai kā minimums vismaz, ko pavērot šobrīd? Tas viennozīmīgi lieta, kas jāvēro, un es pieņemu, ka daudz cilvēku arī vēro, ir tas generatīva AI. Bet tas nav tikai tāpēc, ka tas ir kaut kas interesants vai tāds jautrs. Cilvēki, kuri apgūs viņu un līdz galam sapratīs, kā viņu izmantot funkcionāli, viņi būs daudz produktīvāk savā darbā.
Tā kā tas ir without a doubt. Ja tu ar chat, piemēram, ar ChatGPT vai, nezinu, tur, kas Google bija tas Barts arī, piemēram, viņš chatboti. Viņi nav, esmu ļoti daudz cilvēkiem dzirdējis, ka 5 gadi, 10 gadi, lai aizstāsim visus IT speciālistus, no jau vairāk jāiet uz mācīties IT. Galīgs motīvs. Ja tu viņu izmantos 5-10 minūtes, sapratīs, ka nav taisnība. Bet tur var dabūt informāciju, apkopotu daudz ātrāk, Es tagad atbraucu uz svētkiem, un es arī on the side nedaudz savus projektiņus taisu. Un burtiski viena dienas laikā ChatGPT es paņēmu, saģenerēju kaut kādas mājaslapas dizainus, kaut kādas bildes. Es atradu informāciju par to, kāda ir jaunākie frameworki frontendam, ko izmantot, kā vispār viņus uzstādīt, deployments un viss tas ten. Rakstot kaut kādus jautājumus un dabūnot informāciju no turienes. So tas ir viena lieta. Un otrā lieta, ja skatos tādām administratīvām tehnoloģijām, blokķēde vienmēr būs aktuāla lieta. Es teikšu tā. Blokķēde arī vispār ir ļoti pateicīgs karjeras ceļš, jo mašīnu mācīšanās, jā, tajā laikā es vēl to mācījos un es to darīju, un tas bija ļoti niša lieta. Bet, un tad vienā mirklī tas uzsprāga, jo tas palika izmantojams. Pirms tam tas bija niša lieta, forši pie viņa strādāt, tur kaķi var noteikt, kas tam līdzīgi varbūt un dabūs ārā. Bet tad viņš uzsprāga, un tad viņam tikai sāka ienākt nauda vairāk iekšā no dažādiem avotiem. Tur investīcijas cilvēks sāk pirkt generatīvā AI, un viņš tas nemanē, kas ģenerē naudu tagad. Bet iepriekš viņš tik daudz neģenerēja, so bija tāda nestabila. Tas bija tāds ļoti nestabils finansiālais modelis, ja tu mēģināji visu savu balstīt uz AI. Bet blokķēde, kāpēc viņi ir pateicīgs, pateicīgs tāds domēns? Tāpēc, jo viņš ir jau pats par sevi balstīts uz finansēm un naudu. So, ja tu strādā pie blokķēdes aplikācijām un strādā kompānijās, kas attīst šīs blokķēdes tehnoloģijas, tur apgrozās ļoti liels naudas. Ja tur apgrozās ļoti liels naudas, tad tas ir tāds, nedaudz atliks arī tev, lai tu uztaisītu aplikāciju. So, tas tāds... Lai gan tur ir kaut kādas regulas un tāda riska ir no valstiskā aspekta, bet tur vienmēr būs pietiekami daudz finanses, lai nosaktu tavu elektrības rēķinu, piemēram. Tieši tā, ja tu it kā mācies kaut kādas tās prasmes, tad tikpat labi viņas var mācīties virzienā, kas ir ļoti labi apmaksāts, un pēc noklusējuma vienkārši tāda naudīga vieta, kur būt, un tikpat, programmēšana gan tur, gan citur ir tāpat programmēšana palielā. Jā. Plus mīnus. Protams, blokķēdē ir savas lietas, kas tev jāmāk ir un jāpievērš uzmanību, ja tu esi kaut kādas full-stack aplikācijas izstrādājis, tur citas lietas. Bet daudz zināšanas, kas ir tur vienā un otrā, viņas pārklājās un ļoti labi iet. Tieši tā. Tad kas ir tas, ko tu ieteiktu kādam, kas šobrīd jūtās iedvesmots no šīs sarunas un klausās, jā. Kas ir tavs ieteikums, ko paņemt no šīs sarunas un kā tad pieiet tai izaugsmē šajā nozarē? Viena lieta ir izaugsme šajā nozarē un cita lieta ir izaugsme vispārīgi. Kā tu vari izaugt šajā nozarē? Es tos pašas lietas varu teikt, ja tu gribi izaugt jebkurā citā nozarē. Tev jābūt disciplīnai. Tev jābūt disciplinētam, lai tu varētu darīt tās lietas katru dienu. Man patīk šis viens quotes. Viņš nāk no Mike Tyson. Priklīgs šeit. Un, ja es atceros, viņš teica... Discipline is doing the things that you hate, but do them like you love them. Un tas man katru dienu iedvesmo un liek vēl vairāk strādāt arī pie lietām. So disciplīna, tā ir
viennozīmīga lieta, kas tev ir nepieciešama, pacietība, kā jau es iepriekš teicu, un vienkārši spēja nepadoties. Tas ir tas pamats, kas tev ir nepieciešams, lai jebkurā nozarē tā kā attīstītos. Un ja es specifiski runāju, ja es runāju par IT, tā kā resursi visur ir pieņemami. Tu vari atvērt savu Google, uzrakstīt how to be front-end developer, tev izmetīs 50 dažādus kursus. Tas būs tikai sākums, protams, pirmā lapa. Un tur būs vēl vairāk dažādi miljonu resursu. Resursi tur. Viss, kas tev jāizdara, jāiegulda laiks tajā. Un, atver Google, vai arī atver ChatGPT. Paprasīja, kāds būtu tas vieglākais veids, kā uzsākt savu karjeru. Un tad sāc knibināties. Tikai saliec kopā savu pirmo aplikāciju. Tam nav jābūt nekam daudz. Uztais Hello World no sākuma. Pēc Hello World varbūt uztais savu pirmo to-do app. Pēc to-do app uztais kaut kādu, es nezinu, ko vēl labi varētu uztaisīt. Nezinu, kaut kādas bildes, kaut kādu kolāžu, ko tu esi uztaisījis savā lapiņā. Un tā knibinoties, ejot tā, tu vienkārši savās tos skills, savās to domāšanu, un tu pamazām attīsties tajā IT nozarē. Un, protams, skaties, kāds ir iespējas apkārt. Tā kā viena lieta, kas man ļoti ir palīdzējusi savā profesijā, manā karjeras izaugsmē, ir skatīties iespējas, kas ir apkārt. Viena lieta, ko es pamanīju savā augstskolā, ir tas, ka daudz cilvēki viņi sēž tā kā Ventspils augstskola, dienas viesnīca ir sabūvēta kopā ar Ventspils augstskolu. Tāpēc, lai aizietu no savas istabiņas uz savu lekciju, tev tas prasa 1 minūti, tu vari aiziet savā halātiņā, nedaudz krūzīti, čībiņās un dzert savu tēņu. Tas, ko es pamanīju, kad cilvēki kļūst ļoti, ļoti slinki. Viņi vienkārši kļūst pasīvi. Viņi neskatās apkārt, kas notiek. Ja tu paņem vienkārši pacel uz augšu un uz savu galvu, viņi paskaties apkārt, kur tur ir lekcijas, tur ir semināri, kur kaut kādas apmācības. Tu aiziet 1, 2, 3, sapazīsies ar 3 cilvēkiem, vismaz viens tev iedos kaut kādu darba opciju. Pat nezinu par kaut kādu smieklīgu summu, bet tu dabūni kaut kādu savu pirmo praksi. Tas ir ļoti svarīgi. Tā ir vēl viena lieta, kas man aizķērās tavā aprakstā, ka tu ķer burtiski visas iespējas. Ne tikai karjerā, ne tikai IT, bet arī tas ir, kā pavadīt brīvo laiku un tā kā ieguldīt brīvo laiku hakatonos, pasākumos, kaut kādos izaicinājumos, ka tā ir tā kā normāla sastāvdaļa no tavas ikdienas, no izaugsmas, ka tā vienkārši ir. Ka tu tu sadarbojies ar cilvēkiem, tu būvē, tu ģenerē idejas, būvē. Un tas, man liekas, ir ļoti svarīga lieta, kad cilvēks aug un attīstās, challengeot sevi, izaicināt savas prasmes, spējas kopā ar citiem tādiem pašiem trakiem. Un, tā ir tā kā ļoti liela vienkārši daļa no manas dzīves. Tas ir tā kā de facto standarts. Ja tā var nosaukt. Bet man šķiet, ka cilvēkiem vairāk tādiem vajadzētu censties būt. Un tādas lietas arī darīt. Jo es vienmēr tikai labu cilvēkiem vēlu. Man ļoti patīk, ja man apkārt ir priecīgi un forši cilvēki. Un tāpēc es viņiem arī visu laiku mēģinu viņus motivēt, iet darīt viņiem. Jebkur cilvēku, ko es pazīstu, gandrīz jebkur cilvēku, lielāko daļu no saviem draugiem, es viņus vienmēr steniņu zāli cenšos vilkt. Jo paša veselība ir ļoti svarīga. Tas ir, ja tu skaties uz to disciplīnu, viņš to tā kā vēl pirms tā ir tā kā savu personīgā veselība. Viss, kas nāk no tevis ārā, tā ir kaut kāda veida enerģija. Un, lai palielinātu šo kapacitāti savai enerģijai, tev vajag tā kā labi ēst, labi gulēt, iet uz treniņu zāli. Tas ir tā kā 100% ļoti, ļoti svarīgi. Un to daudz cilvēku arī nedara. Diemžēl. Bet tā ir, ja nav veselība, nav nekas. Tieši tā. Tas ir, taisnība. Ok, tā.
Man ir čupiņi ar pērlītēm, kas ir izveidojušās šīs sarunas laikā, ko es varu aizgūt priekš sevis, un es zinu, ka arī citiem tas varētu būt noderīgi, bet mēs vēl tev nelaidīsim vaļā, jo tagad mēs tevi iepazīsim vēl tuvāk kā cilvēku un nedaudz arī kā profesionāli caur ašajiem jautājumiem, kur es uzdošu ašas jautājumus, ātros, fiksos, un tu man tikpat fiks atbildēsi, un mēs tevi iepazīsim nedaudz labāk. Ok. Tātad. Ja tev būtu superspējas, tad kādas tās būtu? Es gribētu ceļot laikā. Kādas digitālās prasmes tu ieteiktu apgūt ikvienam? Izmantot Google. Ļoti trafīgi, tiešām. Rakstīt īziņu vai pazvanīt? Īziņu. Mīļākā nedēļas diena? Pirmdiena. Labākā produktivitāte no rīta vai vakarā? No rīta. Meditācija, pastaiga vai izgulēties? Izgulēties. Suņi vai kaķi? Kaķi. Mac vai Windows? Linux. Es jau gaidīšu šo. iOS vai Android? Android. Lasīt papīra formātā vai datorā? Papīra formātā. Ko darīt lietainā dienā? Programmēt. Mīļākais priekšmets, kad gāja skolā? Matemātika. Kur ir tālākā vai interesantākā vieta, kur tu esi bijis? Turcija. Tā bija ļoti interesanta pieredze man. Vispār ceļot, man liekas, ir nenormāli. Man prieks, ka tas ir viens no taviem hobijiem, ka tas ir kaut kas, ko tu dari. Man šķiet, ka cilvēkiem vajadzētu vairāk ceļot. Jo tas arī atver tev domāšanu vairāk. Tu arī pieņemsim, Latvijā tu esi kaut kādā, nezinu, varbūt māru pēc dzimis, un tu kaut kur izmācies, tu paliec dzīvo un attīsti savu dzīvi. Tas, protams, nav nekas slikts. Galīgi nav. Bet tavu domāšana ir daudz ierobežotāka. Tu esi daudz mazāk pieredzējis, un tu daudz lietas, daudz šarpāk var uztvert nekā ja tu būtu pabijis kaut kur citur pasaulē. Jo tu aizbrauc uz jebkurienu citurienu, nezinu, tur, piemēram, pat uz Vāciju. Vācija būtu diezgan tāds viegls, tāpēc, jo tur ir savas līdzības starp Latviju. Vispār, ja tu tagad pa Berlīni, es tagad pa Berlīni, un tā bija apmēram Rīga. Apmēram tā Rīga ir izties, bet tikai milzīga. Bet tā visa domāšana un veids, kā cilvēki vispār apietās, runā ar tevi vai ko dara, tas ir pavisam savādāk. Un pieredzējot daudz dažādas šādas mazas lietas pasaulē, tev vienkārši domāšanas veidi un lietas vienkārši atverās. Un man šeit paliec daudz pilnvērtīgāks cilvēks, manuprāt. Nevar nepiekrist. Jā. Uz visiem 100. Ok, tu to izturēji. Tagad mēs tevi pazīstam labāk kā cilvēku un arī kā speciālistu. Un paldies, ka tu paviesojies Atkadēji IT Liepājas studijā. Un lai tev tiešām viss izdodas ar visām trakajām un foršajām idejām, ko tu būvē. Paldies! Paldies! Liels paldies! Bija ļoti interesanti, ļoti jauki. Un prieks, bet nedaudz atkodēt lietas. Atkodēt nedaudz savu dzīves stāstu. Jā, liels paldies tagad. Bija ļoti jauki. Ja arī tu vēlies pastāstīt par savu digitālo profesiju vai hobiju, raksti mums uz team@digi.lv. Seko Atkadēji IT podkastam, YouTube, Facebook, kā arī populārākajās podcastu platformās. Čau!